Sieviešu tiesību krīze Afganistānā turpina pasliktināties Taliban valdīšanas laikā. Sievietēm un meitenēm arvien vairāk tiek liegta piekļuve izglītībai, darbam un pat sabiedriskajai dzīvei. Un tas nav tikai politiska apspiešana. Tā ir ilgstoša humanitāra katastrofa, kas vēl vairāk iedzen Afganistānas sievietes nabadzībā un izolācijā. Ir kāda sieviete, kura riskē ar savu dzīvību, lai aizstāvētu sievietes Afganistānā. Mahbūba Saradža, Afganistānas sieviešu prasmju attīstības centra izpilddirektore Afganistānā. Mahbūba, jūs nolēmāt palikt Afganistānā pēc Talibana varas pārņemšanas. Jūs turpināt savu darbu, atbalstot sievietes, neskatoties uz pieaugošajiem ierobežojumiem izglītībā, darbā un pārvietošanās brīvībā. No jūsu skatu punkta, kā Afganistānas sievietes ikdienā tiek galā ar šīm politikām un tām pretojas? Viņām tas ir ārkārtīgi grūti, ļoti grūti. Bet viņas cenšas, kā vien iespējams, ja vien var, kaut ko iegūt no savas izglītības. Neatkarīgi no tā, vai tas ir madrāsās vai klasē, es domāju, kursā vai jebkur citur. Ka ir dažas, ka tās nav oficiāls, bet ir dažas atvērtas, dažas šur tur. Viņi cenšas to darīt un arī tiešsaistē. Viņi cenšas iegūt kaut ko no šīs visas sistēmas, kas pilnībā ir atņēmusi visu Afganistānas sievietēm. Tātad, jā, viņas patiešām dara visu iespējamo, bet ar to īsti nepietiek, jo daudzām sievietēm situācija kļūst ārkārtīgi slikta. Tāpēc tagad ir piespiedu laulības. Šīs piespiedu laulības, ziniet, tās galvenokārt organizē ģimenes. Tās ir laulības, kas notiek pilnīgā izmisumā, jo viņi nezina, ko darīt ar savām meitenēm. Tāpēc viņi vēlās viņas izprecināt, lai viņām būtu kaut kāda dzīve. Bet viņām viss ir patiešām slikti. Ļoti slikti. Sievietēm pilnīgi noteikti. Viņām Afganistānā nav nekādu tiesību. Pilnīgi nekādu. Kādi, jūsuprāt, ir visreālākie un steidzamākie soļi, kas patiešām varētu uzlabot sieviešu un visu afgāņu dzīves apstākļus? Kādu vēstījumu jūs nosūtītu starptautiskajai sabiedrībai? Ziniet, es tiešām nezinu, ko starptautiskā sabiedrība vēl vēlas dzirdēt un ko nevēlas. Es esmu pilnīgi apjukusi par to. Starptautiskajai sabiedrībai tagad ir ārkārtīgi selektīvs skatījums uz šo situāciju. Viņi dzird tikai to, ko vēlas dzirdēt. Ja viņiem kaut kas nepatīk, viņi to vienkārši nedzird. Tāpēc es tiešām nevaru daudz ko par to pateikt. Es zinu, ka attiecībā uz palīdzības naudu, kas nonāk Afganistānā, tās tagad ir daudz mazāk nekā jebkad agrāk Afganistānā. Tad, protams, sievietēm nav atļauts strādāt. Tā ir viena daļa no darba spēka, kas ir pilnībā paralizēta. Naudas nav, darba spēks ir paralizēts. Un sievietes netiek izglītotas. Un patiesībā arī zēna izglītība nav nekas īpaši lielisks, jo, kā zināms, arī zēni nesaņem to, kas viņiem patiešām būtu vērts apgūt, kas viņiem patiesi būtu vērts apgūt, un īpaši, lai viņi būtu gatavi pasaulē, kas viņus gaida. Un ar visu pasaules attīstību, kas attiecās uz tehnoloģijām un visu pārējo, godīgi sakot, tas ir viens no tiem jautājumiem, kas mani pilnīgi mulsina. Es tiešām nezinu, kas nākotnē būs labs šīs valsts vīriešiem un sievietēm. Es neredzu neko. Kā jūs domājat, kas būtu jādara, lai uzlabotu dzīves apstākļus Afganistānā? Nē, šī ir viena no tām lietām, ko es nevaru izdarīt. Es neesmu tāda persona, kas uzskata, ka nekas nav jāmaina vai ka neko nevar mainīt un mums jādzīvo tāpat kā līdz šim. Nē, tas nav tas, kas būtu jānorit 40 miljoniem cilvēku un vēl vairāk, lai viņiem sniegtu šādu atbildi vai atņemtu cerību dzīvē. Tas ir ļoti nepareizi. Bet tajā pašā laikā es vēlētos redzēt kaut ko konkrētu, saprotiet, tieši manā priekšā. Bet kā ir iespējams redzēt kaut ko konkrētu, ja iesaistītās puses un visi iesaistītie, viss, kas nepieciešams, lai tas notiktu, nedarbojas. Sievietēm nav atļauts. Izglītība nepastāv. Pasaule nevēlas dot naudu. Politiskā situācija ir ārkārtīgi neskaidra. Tātad, ko tad? Pakistāna mūs uzbruk no vienas puses. Valsts pilnīgi mirst, jo kara apstākļos cilvēkiem nav ko ēst.
Un visi vienkārši, ziniet, tad ģimenēm vai nu jāsāk pārdot savas meitenes, ko viņi arī dara, vai arī kas tad? Ziniet, tagad cilvēku meitas tiek uzskatīts vienkārši par preci, ko pārdot, lai uz galda būtu maize. Tas ir nepareizi. Tā nav pareizā valsts veidošanas pieeja. Valsti nevar uzbūvēt šādi, vai tikai ar 1 vai 2 klašu skolām kaut kur paslēptā vietā un to saukt par meiteņu izglītību. Nē, tā nav pareizā pieeja. To nevar saukt par izglītību. Izglītība ir kaut kas tāds, kas ir iekļaujošs un paredzēts visiem. Un tam ir nepieciešama liela vīriešu un sieviešu grupa, kas mācās. Un par to ir jādomā ļoti, ļoti rūpīgi. Un tas viņiem ir jāiemāca. Bet šādā veidā, ja netiek ieguldīts darbs, es domāju, kādu rezultātu mēs varam sagaidīt. Šādā veidā mēs patiešām nesaņemsim nekādus rezultātus. Tas ir kaut kas, kas ir noticis kara laikā un notiks daudzos citos Afganistānas provincēs, īpaši tajos, kas ir tālu prom un kur neviens īsti nebrauc, nav lielas kustības vai satiksmes. Tas būs briesmīgi, tiešām būs. Katru reizi, kad es domāju par to 5-gadīgo meitenīti, kuru pārdeva kara laikā, man sirds lūst. Ko viņi dara, kas viņus pērk? Un kāds ir 5-gadīgas meitenītes uzdevums, kura tiek atdalīta no savas ģimenes un nodota citai ģimenei, pat ja viņi pret viņu ir ļoti jauki? Ko tas patiesībā nozīmē? Kādā ziņā viņi ir jauki? Un tad es, ziniet, sāku domāt par visbriesmīgākajām, šausmīgākajām situācijām. Ziniet, par to, kā viņi izmanto šos bērnus vai viņu ķermeņus, ziniet, izmanto un iegūst orgānus. Ziniet, kas to lai zina? Kas zina, kas ar viņiem notiek? Tātad tas ir, un šī neziņa un šīs lietas, kas notiek, es domāju, tas vienkārši ir nepiedodami. Tā tiešām ir. Man žēl to teikt, tas ir ļoti slikti. Tā tiešām ir. Tas ir patiešām sirdi plosoši. Makbūba Saradža, liels paldies jums par jūsu spēcīgajām atziņām un drosmīgo darbu, ko jūs turpināt darīt Afganistānā. Cerēsim uz īstiem risinājumiem un gaišākām dienām Afganistānas sievietēm un visiem afgāņiem. Liels paldies, ka šodien pievienojāties mums! Paldies!